Kādēļ ir tā, ka vienu un to pašu dziesmu nodziedot pat tehniski identiskā dziedājumā, viens izklausīsies labi, kamēr cits izklausīsies neaprakstāmi skaisti? Protams, ka vokālajām tehnikām un balss pārvaldīšanai ir liela nozīme. Taču kas atšķir tehniski labu dziedājumu no aizkustinoša dziedājuma? Tas ir patiesums. Cilvēki neiemīlas notīs, viņi neiemīlas arī balss tehnikās. Viņi iemīlas tavā patiesumā. Kad dziedātāja iekšējais stāvoklis saskan ar dziesmas vēstījumu, notiek maģija. Dziedātājs necenšas izklausīties labi, bet gan stāsta dziesmas patiesību, un tas ir brīdis, kad klausītāja ausis vienkārši nespēja atrauties no dzirdētā. Un neatkarīgi no tehniskā izpildījuma, gribas teikt, ak, Dievs, cik skaisti! Un dažreiz pat tehniski dziedājums var nebūt izcili perfekts, pareizs vai noslīpēts. Dažreiz tas dziedājums pat var aiziet kaut kur ne visai labi vai pareizi vai mazliet pat greizi. Taču klausītāja ausis to ir gatava piedot, jo notiek kaut kas daudz nozīmīgāks un neizkustinošāks. Dziesma tiek izdziedāta tik patiesi, ka tā kļūst dzīva. Ja vēl tas iet roku rokā ar tehniski izkoptām balss krāsām, tad notiek tas, ko bieži vien sauc par dabas dotu talantu vai kaut ko ļoti retu un izcilu. Šo visu nevar izdarīt uz pasūtījumu, un tas prasa lielu iekšēju atvērtību un emocionālo kailumu. Tādēļ lielākā daļa dziedātāju izvēlas drošāko ceļu un koncentrējas tikai uz perfektu tehnisko izpildījumu, jo ar to, galīgi nevar nošaut greizi. Bet kas tad ir tas netveramais un smalkais mehānisms, kas atšķir šo tehniski labo un pat lielisko dziedājumu no neaizmirstama, aizkustinoša un hipnotizējoši skaista dziedājuma? Pasaulē to sauc dažādos terminos. Citi to sauc par sirdi, vai patieso būtību, mīlestību, enerģija, frekvence, visums, radītājs, dievs, augstākais es un vēl visādi citi termini. Bet vienkāršos vārdos tā ir baiļu, kauna, nosodījumu, šaubu un citu emocionālo bloku neesamība. Kā to izdarīt? Te sāks īstais darbiņš. Dabas dotais talants ir gadījums, kad kaut kādu veiksmīgu iemeslu dēļ šie bloki, šaubas, bailes un nosodījums dziedāšanas laikā cilvēkam vienkārši pazūd vai pat vienkārši neparādās. Un tas iedod šim dziedātājiem milzīgas priekšrocības attīstīt savu balsi un talantu līdz milzīgām augstām virsotnēm ļoti ātrā, vieglā un vienkāršā veidā. Taču tas nenozīmē, ka mēs pārējie neesam spējīgi izdarīt to pašu. Vienkārši parasti mēs nezinām pareizo formulu. Un formula ir pavisam vienkārši. Vienalga kādiem līdzekļiem atbrīvot sevi no bailēm, nosodījuma, kauna, šaubām un visiem emocionālajiem un psiholoģiskiem blokiem, kas neļauj tev dziedāt brīvi, viegli un atkailināties klausītāju priekšā. Izklausās vienkārši? Droši vien, ka nē. Taču tas ir izdarāms.